Nu tā, mīļie, 32. tēmas ietvaros mēs beidzot esam sagaidījuši mūsu mīļo interviju, jeb sarunu ar Kristīnu un Vilni. Un mēs paskatīsimies skaisti arī variantu, kā var ceļot, un ne tikai ceļot un baudīt, bet arī skaisti noorganizēt arī priekš citiem un foršās mazās mīļās grupiņās aizbraukt, pabaudīt skaistās arī siltās vietas. Un tāpēc, jā, arī to, ko mēs minējām ar Andi tēmās, kā arī tad ir varianti, tad šis ir viens no tādiem, manuprāt, ļoti radošajiem variantiem, kad kopā var nelielā burzmā, bet tāpat laikā atļauties bišķītiņās arī uz kādu piedzīvojumu, uz kaut kādu eksperimentu, un tajā laikā arī šur tur arī attiecību jautājumi, viss kaut kādi var pacelties augšā, ja. Man liekas, kur no brīnišķīgāku pāri, vismaz manā acu raugā, tas ir vienkārši, man tāds prieks ir, kad jūs to esat izdarījuši, ka jūs to kaut kādā brīdī lūk uzsākāt, mēs par to pēc tam tā kā arī pieminēsim, un tāpēc, mīļiem, kā jau mēs minējām arī 32. tēmas noslēgumā, ceļojiet, ieplānojiet ceļošanu, jā, tas nekas, tās ir finanses, bet to visu var saplānot, bet tas ir kā tāds, veselības moments, ja mēs plānojam veselīgu ēšanu, veselīgu dzīvesveidu, mums ceļošana arī vajadzīga vienkārši, lai nomainītu skatu, lai nomainītu, kā saka, dekorācijas un sajust to, ka īstenībā kaut kur citur pasaulē arī kaut kas notiek un patiesībā novērtēt, dēļ tā, ka mēs esam aizbraukuši kaut kur citur, hei, nemaz mums nav tik slikti, kā var būt kaut kur citur, jā, ka tu paskaties to apkārtni. Un es domāju, ka Kristīna ar Vilni ļoti daudz ko ir apskatījuši un vēl noteikti, ka vēl apskatīs. Es domāju, jūs apturēt vispār nav iespējams. Kā jūs esat ieskrējušies, man liekas, tur, man liekas, visi pasaules stūrīši ar laiku tiks, kā saka, šādi apčubināti, izskatīti un parādīti. Tāpēc, mīļie, vēlreiz mīļš paldies, ka jūs kaut ko tādu, nezinu, izdomājat, uzradījāt un vienkārši jūs dalaties visos sīkumos, kas kur kā, jo tas ļoti iedvesmo un tiešām ļauj paskatīties uz dzīvi citādāk un ļauj sasparoties un ļauj beidzot rīkoties. Nevis sēdēt vienkārši divānā, bet reāli sēdēt uz mocīšu ar notirpušiem dubšiem. Vienā no pēdējiem braucieniem, jā. Tā kā, jā, pirmais mans jautājums nedaudz varbūt iepazīstiniet paši ar sevi katrs, jā, un ko jums katram individuāli nozīmē vispār ceļošana? Apskatīt pasauli, apskatīt cilvēkus, noteikti, jā, kas interesē, kā tā miedarbība, kā tie cilvēki dzīvo citur, tas, man laikam, ir skatījums uz lietām, kaut ko, kas mums šeit ir problēma, tur izrādās tā, tur vispār tā nav problēma, ja, vai, tādas visādas lietas analizēt, tas man īstenībā liekas diezgan interesanti. Protams, daba ir tas, kas ir īstenībā pirmais, laikam, kas mums ļoti patīk. Jā, man vispār, laikam, tā ceļošana, es nezinu, tā ir mana dzīve. Es atbraucu no viena ceļojuma, ja man nav ieplānots jau kaut kas nākamais, tad, man liekas, kaut kas nav riktīgi. Lai arī vienmēr atgriezties mājās ir ļoti forši un gribās, bet man jau pēc nedēļas ir nemieris. Man ir jāatrod kaut kas nākamais, kas būs tas, kādēļ es strādāju te mājās, kaut ko daru, jo man atkal gribās kaut ko. Tie lidojumi garie ir nogurdinoši. Katreiz liekas, viss, nē, 5 dienas varētu atkal kaut kur doties. Un man laikam tā kā tai atkāpei, ko man nozīmē ceļošana, es šodien gāju tikko no rīta uz mežu un domāju par to. Bišķi garāk nekā Vilnis atbildēšu. Es laikam ar to ceļošanu saslimu, man šķiet, ka skaitīju 99. gads, tā bija 10. klase. Man bija iespēja aizbraukt ar kori uz tajā laikā Austriju. Kaut kāda simboliska dalības maksa, es zinu, ka vecākiem naudiņas nebija, bija grūti laiki, kaut kā sakasīja. Pirmkārt, tajā brīdī jau paldies toreiz vecākiem, un es tā kā atkāpēju varētu teikt, mīļie, ļaujiet bērniem kaut kur ceļot, doties, ņemiet līdzi, jo arī tad jau man pirmo reizi tas atvēra kaut kādas acis ieraudzīt citu pasauli. Es tajā laikā meiteni no Latgales, kur es biju bijusi Rēzeknē un laukos braucu. Laikam vienreiz biju bijusi Rīgā. Kaut kur vēl mēs tur pa Latviju, bet nekad nekur ārpus. Un tad mēs toreiz, laikam, 10 dienas, gulējām kaut kādās tur kojās un kaut ko.
Bet es ieraudzīju, ka, wow, viņi te dzīvo tā labāk, feināk, foršāk. Pēc gada bija iespēja atkal tas pats aizbraukt uz Franciju. Atkal, zinu, vecāki sakasīja to pēdējo naudiņu, kas bija, lai palaistu, lai būtu tā iespēja. Un tad, laikam, tad arī man tas aizsākās, kad es gribu redzēt, kā dzīvo citur. Tas, ko arī Vilnis teica, kā cilvēkiem ir tur. Tajā laikā tas bija salīdzinot ar Latviju, tā kā ieraudzīt kaut ko labāku. Un tas atkal man lika censties strādāt, darīt, lai es arī sasniegtu varbūt kaut kādu tādu to dzīves līmeni, lai es varētu brīvi ceļot. Un jā, iepazīt to dažādo pasauli, jo reizēm ir tā, reizēm ir vietas, kur mēs ieraugam kaut ko ļoti tā kā labāku dzīvi nekā ir mums, un tad tas ir mērķis tev censties iespējams kaut ko arī tādu sasniegt. Un otrādi ir vietas, tāpat Āzija, kur tu redzi, cik cilvēki dzīvo varbūt ne tik labos apstākļos, bet viņi tik un tā ir laimīgi. Viņi ir smaidīgi, viņi novērtē, un tad reizēm to atkal apdomā tās savas vērtības, kas tev ir, par ko mēs tieši tā satraucamies, bet tur viņiem tas liekas kaut kāds sīkums vispār, kāpēc par kaut ko tādu tērēt nervus, bojāt, jā. Katrā vietā ir kaut kādi piemēri. Jā, vai ir labi vai slikti, secinājumus no tā var izdarīt, var kaut ko paņemt, kā darīt vai kā nedarīt, vai darīt labāk. Ceļot, cik gribi brauc, man liekas, pat uz to vienu un to pašu valsti, katreiz tu atbrauc ar kaut kādu jaunu mācību, atziņu sev, kaut ko. Reizēm tas ir attiecībām, reizēm tas ir varbūt tev jauna ideja radusies, nezinu, biznesam vai mācībām vai vēl kaut kam. Nu jā, var gari un plaši par šo. Respektīvi, tad ļoti forši jūs abi divi ieskicējāt to, ka patiesībā to ceļošanu mēs varam likt arī tā kā vienādības zīme, arī mācīšanās, izzināšana. Jo, protams, ir atkarīgs no mērķa. Protams, mums katram kaut kāds mērķis. Mēs varam vienkārši, man vajag sauli, man vajag to ļažiku un viss. Jā. Kas ir ok, kas ir arī ok, bet es skatos, ka jums tas ir vairāk tāds arī vēl izzināt, un, protams, tas viennozīmīgi uzreiz tā kā, pavākt to stīdziņu, kaut kāda izaugsme personīgā arī ar laiku līdz ar to notiek, jo tu ieraugi to pasauli citādāku, un kaut kas ar iekšā bišķi arī tā kā aizklikšanās vai nepamainās, un kaut kas tā kā iesēžās. Ārkārtīgi vērtīgi, ja šādi var to apvienot šo arī skaisto, liederīgo un vēl noderīgo tālāk ikdienā, arī mainoties pašam un pilnveidojoties un izaugot arī visā. Pirms jūs satikāties abi divi, tātad jūsu dzīvītē pirms tam, katram pieredze ar ceļošanu, kaut kāda, arī Latvijā, pieņemsim, tieši vairāk iet runa par to, kas jūs, vai jums bija kaut kāda pieredze, vai bija kaut kāds, saprot, ka Kristīnai bija kaut kāds ārzemju braucienīši arī pirms tam, vai ne, bet arī kaut kāds, varbūt tāds redzējums, kas patīk, varbūt vienkārši aizbraukt, teiksim, aktīvais turisms saucamais, jau aiziet pamakšķerēt, vai kaut kā pārgājieni, vai tur, teiksim, kopā sanāca ar vecākiem braukt, vai tomēr nesanāca, vienkārši, jo tajā laikā dažādām ģimenēm bija dažādas iespējas. Vienkārši kāda tā jūsu individuālā katra pieredze pirms jūs satikāties kopā tieši? Ceļošanas pēc noteikti, ka es vismaz neatceros tādu gadījumu. Bērnībā, jā, kā Kristīna pieminēja, kur viņi braukusi, bija tie laiki, kad pat reizi gadā uz Rīgu varēja aizbraukt. Bija arī tādi laiki, jā. Pirmais, noteikti, kas bija interesanti ārzemju pieredze, bija Dānija, bet tur es nebraucu vienkārši atpūsties, tas bija vairāk tā kā studentam pastrādāt. Tas īstenībā ļoti daudz jau tad deva, skatoties tieši tā, kā cilvēki dzīvo un kā var dzīvot, un atbrauc mājās un skaties sev, bet kāpēc mēs darām tā, vai ne? Tādas varbūt pat elementāras lietas, ko neaizdomājamies. Jā, tas bija laikam apmēram visa mana ceļošana. Jā, jo es atceros, tā kā, jau būs 15 gadi atpakaļ ar Vilni, kad sākām dzīvot kopā, man jau bija tas āķis lūpā ar ceļošanu. Es biju kaut kur braukus, tāpat ir Turcija, pagulēt uz Ļežakajam. Jā, mēs sākumā arī to darījām. Jā, jau kad intensīvs darbs bija, ka Vilnim pirms tam lauksaimniecībā, tad pilnīgi prasījās to nedēļu aizbraukt, neko nedarīt, ielikt telefonu seifā, visu nolikt malā un vienkārši būt tur tā jūras krastā, kas arī reizēm ir vajadzīgs. Tieši tā arī tādi ceļojumi ir vajadzīgi. Bet tik daudz, kā mēs kopš ar Vilni esam kopā, tas laikam arī tad aizsākās tos 15 gadus atpakaļ. Mums sākumā bija kaut kāda tepat Eiropā,
līdz Londonai aizbraukt. Tas bija, laikam, pirmie kopīgie ceļojumi. Un, tāpēc mums Londona vienmēr tagad ir romantiskākā pilsēta. Katram uzreiz ir kaut kāds. Un tad ar bērniem jau mēs sākām ceļot kopā. Nu jau būs 11 gadi, kad visus sākām ņemt kopā. Jo, manuprāt, atkal, ja tu atrodi to īsto cilvēku, ar kuru tev saskan tajā ceļojumā, jā, tur nav viegli vienmēr. Tur ir arī kašķi ceļojot, jo mēs piekūstam, mēs nogurstam. Un tad liekas, kurš tad ir vainīgs, ja, piemēram, ir divatā. Un viņš ir vainīgs pie tā, ka mums šodien bija tik grūta diena. Nu, un, tā nav jau tā, ka viss ir tik rožaini un skaisti, bet īstenībā tas tieši tā ir tāds attiecību pārbaudījums arī. Un, nu jā, un tikai, laikam, kopā ar Vilni es varēju atļauties tieši tā, gandrīz neko nepaņemt līdzi, braucam. Sākumā jau Vilnis tur pukstē, nu cik var tur, ka naudiņu tieši tā jāiegulda mājā, varbūt vairāk vai vēl kaut kur, bet man jau ir tas, nu nē, bet mēs aizbrauksim, mēs atbrauksim enerģiskāki, atpūtušies un būs vairāk. Un kaut kā man liekas, Vilnis pavilkās. Brauc, Tā jau ir, jā. Gan kā galvenais ir atskaņot, un tas sanāk, tā, kad jūs, nu, tā kā jūs jau satikāties, jā, un vēl pirms bērniem jums arī sanāca jau tā kā paceļot. Kurš bija iniciators? Es tā saprotu, Kristīna, jā? Vai tomēr, vai kā abi domājāt, nu, aiziet, kamēr ir varam. Ir. Domāju, viss atkarīgs ir par kādiem galamērķiem, ko bija runa, bet, nu, noteikti, jā, ka lielāks nemieris sēž blakus, jā. Ir tāds video kaut kur klejo, kur tāds ezītis, viņš skrien pāri laukam, gribu tev kaut ko pastāstīt, tas ir tas mūsu jociņš, katreiz es nāku Silnim, saku, Klau, viņš saka, nu ezīt, kas ir, ko jau atkal izdomāju? Nu, jā, skaidrs, vai ne? Aha. Un tad pēc tam jau, kad bērni nāca, vispārējais ir faktiski jūs tā kā jau arī sapratāt, ka jūs vēlaties integrēt arī kaut kādā braucienā, tomēr, nu, bija tas vaļā, ja, kad bērnus tur paņemt līdzi un kaut kā lēnām iepazīstināt ar to visu un dabiski tas tā jums nāca, ja? Kaut kādā brīdī jau te arī aizbraucot divatā projām, tie bērni mājās palikušie sāk pietrūkt, un tad liekas, kādu reizi jau var viņus paņemt līdzi, un var viņiem parādīt. Izrādās arī kopā ar viņiem tāpat var atpūsties. Nav tā, ka tās tikai problēmas. Tie arī, laikam, ir tie kaut kādi stereotipi, kas mums mēdz nākt tieši tā, ja no bērnības vai no tiem laikiem, no 90. gadiem, vismaz manā kaut kādā tajā lokā skanēja apkārt, no bērniem jau nav atpūta, un bērni jau paši nopelnīs, pēc tam, kad pelnīs, tad paši ceļos, nu, varbūt tie ir no tiem, nu, tad tās naudiņas bija mazāk, un tad liekas tie, kas brauca kaut kur, jā, viņš aizbrauca pats, un tad jau, lai bērni, ka izaugs ceļos paši, un kaut kā sākumā jau mēs arī braucām uz to pašu Turciju vai kaut ko tādu, nu, tad divatā, kur tad neņems taču to bērnu ar uz to all inclusive, nu, mēs esam... Viņu tur nemaz arī nevajadzēja, viņam bija labi šeit. Jā, un tad, liekas, kopīgais ar bērniem mums bija pirmais, tad, jā, 15. gada vasara laikam bija, ka mēs sametām visus 3 aizmugurē, mantas ar pārkrāvām tā, ka pāri un iekāpām, un tas bija mums pirmais, tas Eiro tripiņš tāds. Un, zin kā, man citi teica, ak, Dievs, jūs tur ar maziem bērniem cauri tā Eiropai naktis negulētas un kā. Tas bija, laikam, viens no tādiem bērni joprojām to atcerās. Emīls tad bija vismazākais, bet tas bija tāds viens no feinākajiem braucieniem īstenībā, jā, tur visādi gāja arī tur, bet tās atmiņas pēc tam tagad paskatoties bildītas, un tā arī, laikam, aizgāja. Mēs pat Covida gadā izmukām cauri starp aizliegumiem, kad robežas bija ciet, un tad viņas vēra vaļā. Tad bija mums, laikam, Horvātijas brauciens ar bērniem mašīnā. Bija, man liekas, 19. jūnijā atvēra robežu, un mēs jau sēdējām mašīnā un braucām, un katru dienu vaktējām tos ciparus, ka neaizver robežu mums priekšā, jo tad bija svarīgi tur tie kaut kādi tie nepārsniegs kaut ko. Priekšā robežas atvēra un aiz mums viņas palēm aizvēra. Tas bija tā gāja. Un tas arī bija tāds izaicinājums, un kopā ar bērniem, un viņi arī tur skatījās un lasīja ziņas, un kā nu tas viss un tāds. Un līdz jau pēc tam mēs nonācām līdz garākiem un tālākiem braucieniem, un ilgākiem kaut kādiem. Tā kā redz, kā arī pat tādā laikā var atrast to caurumu, pa kurien izsprukt, vai ne? Ja ļoti gribās, var.
Droši vien, kad nedaudz arī paveicās, lai neteikt, ka varbūt tu vairāk. Bet, ja nebūtu noticis tā, tad būtu noticis savādāk, ja izdarītu kaut ko citu. Ja. Tieši tā. Bet jūs maleči. Uzreiz kādas ir atmiņas, kad var uzreiz jau pieminēt, paskat, tādā laikā arī tomēr varēja, un galvenais, ka tās atmiņas ir palikušas un tās emocijas, kas arī būtībā no ceļošanas, ka mēs varam paņemt šīs emocijas, šīs atmiņas, šos sajūtas, ja, ka tas ir tas visvērtīgākais, nevis tur varbūt kādreiz kaut kāda manta suvenīrs, kas ir forši, ka viņš nāk līdz, bet šī emocionālā daļa, viņa ir mūžīga, tā tāda mūžīga bilžu grāmatiņa, kas jau ir mūsos katrā iekšā, vai ne, un to visu pašķirstīt, un ja bērniem tas arī jau ir iesācis iedos, tas ir brīnišķīgi īstenībā, un tad jau viņi arī dabūna to motivāciju, ir taču arī jāpaceļ, bet ja tas netiek tā kā rādīts un dots un tā, nu jā, nekas, kā it tā ir, katram ģimenītē ir savs variants, jā, bet nekad, kā saka, nav par vēlu, vai ne kaut ko uzsākt, pamēģināt un integrēt ikdienā. Jā, tad jūs arī, man liekas, vienreiz pilnīgi noteikti, varbūt ir bijis 2 reizes, bet jūs esat arī pārziemojuši kaut kur, jā, ar bērniem. Mēs vismaz skatījāmies ar bērniem. Šitas mūžīgi ir tā, kā... Un kad ir skola, un kā tas ir iespējams kaut kur siltajās zemēs. Kā tas bija, un kā jums tas izdevās, jā, to drosmi saņemt, hei, mēs tiksim galā? Tas bija, manuprāt, tieši tā pati ziema no 20. uz 21. gadu, Covid. Jā, man liekas, mums storijā vēl bija, ka jums tās bija jāatsēž. Es atlidoju, jums bija jāatsēž tas kaut kas, jā. Tas... Jā. Nē, mums bija tā kā saplānots, ka mēs brauksim uz tiem 2 mēnešiem, un mums pēc tam daļa karantīnas pielikās, jo tur arī bija tā, kad... īstenībā tā atkāpjoties, tas arī bija kaut kāds, mēs bijām pārguruši, Vilnis arī strādāja tajā laikā intensīvi darbos, meitiņai tajā laikā bija kaut kādas ar veselības problēmas radušās, un toreiz, zinu, ka dakteres ierosinājums bija nomainīt vidi. Tieši tā. Man jau tas āķis lūpā sen bija, un tad tas bija Balī. Tajā laikā visi brauc uz Balī. Mēs jau bijām bijuši, un tagad pirmais tālais, kur dabūt vasaru ziemā, pārbaudīts galamērķis, tā kā labs internets būšot, varēs arī mācīties un strādāt, tas mums bija svarīgi, tad mēs braucām uz Balī. Un jā, mēs nosēdējām, paši par to samaksājām lielu naudiņu, 10 dienas karantīnā, Džakartā sēdējām, 17. stāvā, man liekas, jā. Mūs ieslēdza 24. vai 23. Nē, man liekas, 24. mēs ielidojām. Ziemassvētkus mēs tur kā nesvinējām. Nē, svinējām, mūs ieslēdza un teica Merry Christmas and Happy New Year. Aiz mums aizvēra durvis, un uz 10 dienām mēs bijām tajā numuriņā viesnīcas. Un mums tik pie durvīm piegādāja ēdienu, un tas arī tā mēs tur nodzīvojām. Un starp citu, tā arī tagad, tad nebija vecākais puika līdzi Kristers, jo viņam tā kā skola tajā laikā likās tomēr svarīgāk, viņam jau bija vidusskola, bet mēs braucām ar Emīlu un Agniju. Un viņi arī atcerās to karantīnu kā kaut ko foršu, jo tu esi ieslēgts 4 sienās uz tām 10 dienām. Pirmās dienas ir tāds piedzīvojums, tad ir tas lūzuma punkts, ka visi viens otram ir apnikuši. Tu nekur nevari aiziet, tev ar viņiem te ir jābūt. Labi, ka mums bija balkoniņš tam numuriņam, tad vismaz mēs gājām ārā un skaitījām islām tām tur mošajām tornīšus, un ko tur citi lejā futbolu spēlē skatījāmies. Un tad jau atkal kaut kādā 7., 8., 9. diena mums visiem bija tāds, mēs gaidījām, mums bija līdzi tie ātrie testi, mēs viens otram taisījām testus, vai gadījumā neesam kaut kur noķēruši lidojot, jo mums testēja pirms tam, testēja lidostā, testēja viesnīcā, testēja, cik reizes tur tie testi bija jātaisa, lai vispār tiktu tajā Balī iekšā. Un tā mums arī ir tāda interesanta pieredze bijusi, un beigās mēs visi esam vienojušies, ka tā bija forša, tevi noliek uz pauzes. Tu esi ar savējiem tur un mācies tagad sadzīvot tās dienas. Brīnojums miers. Jā, tas bija. Visi var turpināt skriet, kur viņi grib. Tas bija pirmais jaunais gads man tāds, ka sēdi uz tā balkona, un es varēju rakstīt savas pārdomas, jo man nav jāskrien ar lupatu māju, nav jāgriež rosols, nav variantu. Nevajag karbonātus. Un vienīgais, ko tu vakarā 3 reizes mēģinot sazvanīt tur to kaut kādu restorānu vai kafēnīcu, jo it kā kaut ko varēja pasūtīt papildus tam, ko viņi nes.
mēs mēģinājām uzsūtīt frī kartupeļus laikam un koliņas, tā kā svētku ēdienu vakaram. Mums atnesa tādus pusaugstus beigās. Kāds prieks bija bērniem par tiem frī kartupeļiem, jo 8. diena karantīnā. Mēs bijām ēduši to, ko nes, tos viņu ēdienus, kas sākumā negaršoja, tad jau bija no viņiem slikti, tad viņš atkal sāka garšot tie rīsi. Un tad tu novērtē lietas, kas tev var būt, vai, tas bija arī interesanti. Un tad mēs, laikam, 3. janvārī ieradāmies Balī, ielidojām uz 2 mēnešiem. Tas bija, laikam, viens no skaistākajiem tādiem pirmajiem, kas ir bijis, jo tā bija pirmā reize, kad mēs atļāvāmies vispār tā prom. Bērniem tajā laikā bija vieglāk, bija daudzas stundas attālināti joprojām, un nebija problēma tajā laikā skolā to visu tā nokārtot. Bet, principā tas bija tā, ka tu raksti iesniegumu, ka tu apņemies, ka tu bērnus mācīsi pats, pieskatīsi visu, un atgriežoties viņi 2 nedēļu laikā nokārto visas pārbaudas darbus. Bet, tā kā tas bija Covid gads, tad kaut ko varēja izdarīt arī attālināti. Viņiem jau arī šitā patika, jau varēja daudz ietaupīt laika, mācībām varēja veltīt tik laika, cik nepieciešams, nevis visu dienu skolā, ka visi bija priecīgi. Laikam ir arī tāds, es zinu, ka šobrīd rodas arvien lielāka pretestība arī skolās pret šo, kad brauc tā projām. Bet te man jāsaka, tās 2 domas ir tādas, es pieļauju, ja tam bērnam ir grūtības mācībās, tad droši vien, tā pamat izglītība ir jāiegūst, un ja bērns netiek galā jau tāpatās, tad droši vien tā braukšana prom kaitē viņam. Bet, ja tam bērnam ir viss kārtībā tais mācībās, tad tā aizbraukšana prom, vismaz mūsu bērniem arī tieši tad pavēra to citu skatu uz pasauli. Puika, kurš tajā laikā angļu valodā bija kaut kāda bremze, viņš nerunāja, viņš pēc tā mēneša tur sāka brīvi runāt, brīvi, nebaidoties uzrunāt citus apkārtējos kaut ko, un tas bija arī tāds, Emīls runā angļu valodā, pēkšņi, bet viņš to mēnesi bija klausījies visu laiku to komunikāciju apkārt, un meitiņai, tad bija tās tā kā veselības problēmas, kas tur pārgāja. Pilnīgi, viņai arī tas radās tā, viņa atrada to savu vietu. Laikam Indonēzija mums no tā laika ir sirdī vistuvākā, arī mums un bērniem, un mēs tur atgriežamies vēl un vēl. Un arī bērni, kad pabijuši tagad kaut kur citur, viņi uz turieni grib, labprāt, ja tu jautā, kur viņi brauktu vēl, tad ir uz turieni, jo tur bija kaut kā tā, es nezinu, mēs tur atradām tādu mieru. Tā bija pirmā reize, kad Vilnis tik ilgi aizbrauca prom no darba. Nekad nevarēja paņemt atvaļinājumu ilgāk kā, liekas, nedēļu, bet tad mēs vienkārši... Principā tas arī bija tāds lielākais lūzuma punkts, mēs atbraucām. Es ļoti raudāju toreiz tajā februārī braucot prom, jo man likās, ka mēs atgriezīsimies atpakaļ tajā Vāveres ritenī atkal, un te bija tik labi. Un tas, laikam, bija lielākais tāds tam visam stimuls man arī, kad kaut kas ir jāmaina. Un nākamā gadā man liekas, es atceros, ka tu teici, atgriežoties, tā būs izdzīvojusi to savu sapni pārziemojusi. Man jau tad iekšā urdēja tāds, ka un nāca tagad nākamā ziema tuvojās, un es jau tā kā atkal nāku Vilnim saku, bet, Klāva, es tur tā kā paskatījos un tā, un viņš jau saprot, uz ko tas vēl, un es saku, bet ja tur es salikšu visus savus iekrājumus un tev tur neko nevajadzēs, un tā mēs aizbraucām arī nākamajā gadā atkal uz Balī otrais ar bērniem. Otra reize bija tad. Un tad bija arī 3. reize, tad jau bija uz Lomboku, uz citurieni mēs braucām atkal. Un tā viss, un tad mēs saslimām, un tad es kaut kad teicu Vilnim, ka viņam jāiet prom no darba. Savādāk mēs nevarēsim ceļot, Pa pilienām. Skaisti rekā. Tas ir tad, kad tu pamēģini, kā var būt savādāk, tad tu vienkārši, es nezinu, tu pieslēdz tieši tā visus augšējos spēkus, visu kaut ko ļaujies tam, kad var savādāk. Tas nav, ka tas ir tā viegli nāk. Nē, tu reiz atsakies no kaut kā. Un, kā es teicu, es varu ēst varbūt arī nedēļu griķus, bet es braukšu. Jā.
Man ir tāds papildus jautājums arī Vilnim. Tev kā arī tādam ģimenes galvai un viss tomēr tu arī strateģiski skaties, tomēr kas kur kā, un tomēr tu arī lietas redzi vēl kā vīrietis no vīrieša perspektīvas citādāk un tā. Un tu tā kā nojautu, uz ko vislēnām velk, jo ezītis dīdās. Ezītis staigā, jā. Kā tu pats arī, jūties arī pēc tās pirmās pārdzīvošanas, un tomēr tev tā pieredze, ja, kad tu esi, tik ilgi prom no tādā veidā no darba, protams, totāli tu kaut ko darīji un tam līdzīgi, bet tev pašam arī, un kad jūs sākāt jau lēnām, tu jūti, kad tur kaut kas mainīsies arī tādā jomā, arī darbošanās, jā, vienkārši, kas tavai galvai gāja cauri vai sajūtām, ja tev var visu padalīties, jo tas tāds nozīmīgs pavērsiens jums aizgāja. Domāju, ka īstenībā tās domas, izjūtas un viss bija dažādas un varbūt tās pat pretējas brīžiem, jo tas, kas tika piedzīvots tur un tā, tas bija ļoti forši. Tā atkārtot no vienas puses liekas, jā, bet, kā saki, praktiski domājot un tādām lietām pieejot, tas liekas, tā kā īsti neiet kopā un skaidrs, ka darbi Latvijā viņi gaida un tur ir. Un īstenībā jau tas darbs, ko darīju, patika. Tātad no vienas puses gribējās arī tur būt. Kaut kādas ikdienas sadzīves lietas, tas jau pamazām urda, jo ilgāk es prom no mājām saprotu, to es nevaru paveikt, vai to atbraukšanu, tad es to ātri izdarīšu, vai vēl tāds. Tā kā jā, tās tādas dalītas jūtas, bet skaidrs, ka jā, nāk kaut kāds nākamais brīnums, pamazām ir jāiemācās pielāgoties, saprast, tās lietas var darīt dažādi. Un ir labi dažādos veidos. Nav tā, ka ir tikai viens pareizais risinājums īstenībā. Kā kur var. Te laikam jāpiebilst, es zinu pārus, kas ziemo, kur abi ir tā kā, riktīgi uz viena viņa par to, kad gribu tos tropus, vīrs un sieva. Te laikam mums ir tāds, ka, ja būtu tikai mana izvēle, es būtu vasarā, visu laiku kaut kur tur projām. Vilnim tomēr patīk arī ziema, un viņam patīk tā māju sajūta. Man arī patīk māju sajūta, bet man ir visu laiku tāds, nezinu, man vajag to pasauli, man vajag kaut kur. Es te atbraucu, es apdaru visu, kas man ir jāizdara, savus pamatdarbiņus, un tad man liekas, laidiet mani atkal kaut kur projām. Vilnis varētu ilgāk būt mājās, jā. Varētu. Bet tāds kāds brīnišķīgs. Mums tomēr ir tas uzskats, ka mēs ceļojam kopā. Mēs nebraucam atsevišķi, ka tie ir mūsu ceļojumi kopīgie. Tad viņam nāks ceļot ar mani kopā. Nav jau tā, ka viņam tā kā nepatīk, vai ne? Vai kameras priekšā tagad teiks, jo jūs pēc tam aizkadrā parunāsiet? Pabeigsim sarunu. Parunāsim pēc tam. Kas kur kā. Tā pa lielam, var jau redzēt, ka tomēr vairāk vai mazāk kaut kur jūs uz to kompromisu, kā viens tā otrs, tomēr jūs izējat. Jā, es tā gribētu ticēt. Vismaz tā redzot arī jūsu enerģiju, ka jūs arī ceļojat, tomēr gan. Bet kur ir unikāls gadījums, jā, kad varbūt tik tiešām nav izteikti, kad pilnīgi 100% abi, tā kā uz viena viļņa, kas ir normāli, kas ir pilnīgi normāli. Bet atrast un atkal ar to komunikāciju, ko mēs esam runājuši citās tēmās, par kuru ir rezultāts mīļais, var paskatīties, un gribat uzprasiet viņiem privāti, kā viņi tur šitā tiek galā. Bet tikai darot, tikai komunicējot, tikai uzklausot, ieklausoties un kaut kādu solīti bišķītiņās viens paspēr, pēc tam otrs paspēr, tā, lai būtu līdzvērtīgi, lai nav, ka tikai viens to segu velk uz savu pusi un tu darīs, kā es gribu, jā. Jo tam visam apakšā, noteikti ir kaut kāda doma, un beigās paskat jau cik daudz pieredzētā un atklātā, un Vilni tevi zelta vārdi, ko teici, jā, ka var taču darīt arī citādāk. Kad ir varianti, ka tomēr kaut kā var, un no kurienes tad viņi tā uzrodās šī sajūta, tāpēc, kad vienkārši reāli jau darot, tāpēc, kad ir situācija, jā. Jūs esat tik interesantas situācijas radījuši, jā, un kur arī pieredzējuši. Te pašā laikā, jā, es saprotu, ka Kristīna, tu varētu vienkārši dzīvot vasarā, tas ir skaidrs. Bet tā kopīgi jums arī kā ģimenei, kā pārim, tā doma kādreiz vispār ir bijusi tāda, visi tad braucam un neatgriežamies. Vai tomēr es skatos tās mājas jūs šeit Latvija, sauc tā, ka mēs kaut kur kādu brīdi tur, un tad mēs esam atkal šeit. Kā tur ir ar šo sajūtu? Sauc gan, jā. Un
īstenībā jau laikam ir tā, lai cik kur forši nebūtu, jebkurā gadījumā pienāk brīdis, kad liekas, ka nu jau tā kā drusku visi ir līdz kaklam. Jā. Vai tā ir vide, vai tie ir cilvēki, vai tā ir viņu virtuve tajā brīdī, kur tiešām liekas, braucam, kur ir tie vārītie kartupeļi ar biespienu, vai nu, tas kaut kādas pavisam elementāras lietas, par ko neiedomājas esot uz vietas, bet kaut kad, nu, tas laikam ir tas ieradums, audzināšana, vēl kaut kas, nu, kādā vidē esam auguši. Kaut kad, manuprāt, tas gandrīz jebkuram droši vien pienāk. Nē, nu, man ir tas, tu atbrauc mājās, nu, tieši tā, ir palikuši kaķīši, nezinu, draugi un mīļie, visi tu viņus tā kā, nu, gribās satikt, un jo īpaši pēc tiem garākajiem ceļojumiem, ka mēs bijām projām, tad liekas tā kā ar vienu ar otru, mēs kā bijām varbūt tikai 2,5 mēnešus prom, bet tu atgriezies, un liekas, pie tā jāizbrauc, pie tā, ka liekas tā kā arī mājās esot, mēs varbūt nemaz nebūtu satikušies, bet tev ir tā sajūta, tu biji tik prom, nu, un tad tu gribi visus satikt. Un tad arī tas mežs, un arī tagad sniega, ka mēs tikko atgriezāmies, brauksim tūlīt atkal prom. Šīs dienas es pilnīgi priecīga, satuntuļojusies, eju katru dienu uz mežu, vienalga, cik ir tie mīnus, un te ir tik skaisti. Un pēkšņi tagad šodien man patīk ziema, jo ir skaista ziema tagad. Šāda ziema ir skaista. Atlikušas 3 dienas ziemā. Bet ja viņam tādā limitētā daudzumā, es viņu izbaudu, man patīk. Un, protams, ka mājas ir mājas, un tie ir savējie cilvēki šeit. Bet pēc tāda garākas prombūtnes tu atbrauc, tu ieej veikalā, apkārt runā latviešu valodā, vēlams, jā. Un tad liekas, nu jā, tevi te saprot, tu te esi savējais tur, lai vai kā, cik tu ilgi dzīvotu, tu esi iebraucējis tik un tā, un ir tās zemes tieši tāpat Indonēzija, kas ir ļoti pieņemoši, viņi ir ļoti viesmīlīgi un tādi, kur mēs esam atraduši tā kā tādas savas mazās otrās mājas, jā, varētu teikt, bet tāpatās, tā ir tas pats ēdiens. Forši pirmās nedēļas, vēl tas pirmais mēnesis ir kaut kas interesants, bet es ļoti labi atceros arī toreiz tā pirmā reize ar bērniem, cik izmisīgi mēs 2. mēnesī meklējām biespienu un krējumu tajos veikalos, jo tur nav, bet tev gribās kartupeļu pankūkas ar krējumu, piemēram, vai kaut kāds tas ēdiens, un pirmais, kad tu brauc mājās, toreiz, man liekas, kas tava mamma bija šeit pieskatīja bērnus, vai kā, ko jums uztaisīt tur rosolu vai vēl kaut ko, kartupeļus ar siļķīti mēs gribam, nu to tādu, tas māju ēdiens, un jā, un atgriezties ir forši. Tā, kad laikam pavisam aizbraukt prom, varbūt pensijā, nezinu, kad nevilks atpakaļ kaut kas, pie kā būsim tā vairāk piesieti, bet pagaidām nē. Pagaidām ir forši kaut kā katru mēnesi aizbraukt, bet gribās atgriezties. Super. Tas priecē, kad nekur nav tik labi kā mājās, vai ne? Ik pa brīdī, kur vai sazemēties atpakaļ tā, jā, bet brīnišķīgi. Tas ir tik ļoti skaisti un forši. Skatos vienā, nezinu, kurā gadā, kaut kāds jau gads arī pagāja, jau laiks skatos storijos tā, Kristīna vāc mugursomu, Vilnis vāc mugursomu, un šiem trakā ideja. Ar sabiedrisko transportu kaut kur laidīsies tā, šitas gan būs interesanti. Vienkārši tagad ir filmai, realitātes šovam sekoja līdzi, jūs vienkārši domāju, nopietni. Jo tur taču kaut kas būs arī attiecību jomā, šitas kaut kas vēl tāds varētu panākt. Tā, ja es saprotu pareizi, galamērķis bija Itālija, vai nebija tādā brīdī galamērķis vienkārši kaut kur šaut vienkārši? Kas tas bija jums par eksperimentu? Tā bija gan Itālija. Jā, bija Itālija. Bet tas bija mums tā kā, tas arī bija, man liekas, teicu, Vilni, mēs gribu eiro tripiņu, vienkārši tādu cauri Eiropai. Kad tad vēl, ja nešajās? Tā bija, un tad mēs kaut nopirkām biļetes, jā, un paņēma mugursomu, jo mums bija apņemšanās. Mēs nebrauksim ar taksi, mēs neizmantosim nekādu, tas ir vai nu sabiedriskie transports, vai nu kājas. Ja līdz turienei nevar nonākt ar sabiedrisko, mēs ejam kājām. Un tā mēs Itālijā tuvāk 40 grādiem, man liekas, kaut kādā kalnā gājām ar mugursomām, ūdeņi salikti. Uz 3 dienām, laikam, mums tur bija apmešanās kalnā. Un vajag taču vīnu Itālijā, vai ne? Nu, nevar bez vīna Itālijā.
Un ko varēja tuvējā Lidlā? 5-litrīgu bačuku nopirkt vīnu. Nu, mēs tādu arī nopirkām, sarēķinājām, mums 3 dienām pietiks, varēs arī padalīties. Mēs bijām dīleri pēc tam. Kaut kur tas video, vai mēs stiepjam ārā ir karsti. Mums jāiet kaut kādi 3 kilometri kalnā augšā. Somas ir pārkrautas, sapirkti ūdeņi, ēdieni 3 dienām kaut kādi, nu, kas ir paralēli tavām mantām. Un 5-litrīgais vīna bačuks, kuru mēs nesam augšā tur. Un mēs taču viņu nesām. Nebūtu, mēs viņu izdzērām līdz galam, mēs padalījāmies ar kaimiņiem. Tas nebija te baigi dzerams, bet apkārtējie bija priecīgi, jo tur uz vietas nekā nebija. Bet mums vajadzēja, jā. Un tas bija tāds, tas bija fēns ceļojums. Pirmkārt, ļoti forši bija, ka nebija jāvalkā kaut kādi koferi. Viss tas, ko tev vai īstam vajag, ir tavā somā. Un tur vēl var atrast, izrādās vietu vēl kaut kādai pārtikai, ūdenim, un staigā nost un nestaipi un nekravā. Cik daudz laika nepaiet tās lielos čemodānus tur kravāt, stumt iekšā kaut ko īstenībā nevajag. Varēja mierīgi palikt mājās, ja viņu vispār bija jānopērk. Un dzīvot, jā, tas ir... Tā bija, laikam, tā vienkārši pirmā pieredze, tās bija 3 nedēļas mums toreiz, jā, mums bija sākumā, laikam, Čehija, Vācija, Itālija, noslēdzāmies Francijā un Monako nonācām, jā. Mājās lidojām no Nicas, laikam, mēs tā izbraucām, bet visvairāk mēs pavadījām Itālijā to laiku. Un sapratām, ka ļoti labi var Eiropā jau īpaši ar sabiedrisko transportu, un ja vēl kājas pieliek klāt, tad var visu kaut kur nokļūt un daudz ko redzēt, un plus tu šādi ceļojot atkal. Iepazīsti cilvēkus, tu redzi apkārtni, to, ko tu neredzi no turistu autobusa kaut kāda braucot, vai ar taksiju vienkārši iekāpjot, tu kaut kur klīst ar kaut kādām taciņām, kaut kur iemaldies, un wow, tu kaut ko ieraugi pavisam citu, ko necerēji. Un tā mugursoma, jā, nu tu neesi piesiets, lietas plecos un ejam šodien. Nu nepaspēsim uz to vilcienu, nu gaidīsim, tur iesim uz nākamo vai kaut kā, un tu esi tāds mobils. Un tu saproti, ka tev nemaz tik daudz lietas nevajag līdzi. Tu izvērtē tieši tā, katru to drēbīti sarūlē, saliec. Un tā mēs arī, man liekas, tālāk iemācījāmies. Mēs arī uz Āzijas ceļojumiem tālajiem paši esam braukuši tikai ar mugursomu. Tikko Vietnamā mēs bijām arī ar mugursomu. Tikai ar mugursomu. Un te mums bija izaicinājums. Te bija jāsapakojas. Vilnis visi neuzvilka, kas viņam bija līdzi. Un var. Un tev, nu, protams, tādos gadījumos tev līdzi vajag lietas, kas ir viegli kopjamas. Maz, teiksim, tā tie krekliņi, tev viņam ir jābūt tādam maz aizņem vietu, ātri žūstošs, ko tu vari vakarā izskalot, ja kas ar fēnu izžāvēt, jo kaut kādu biezu kokvilnas kreklu tu nedabūsi tik ātri sausu. Jā. Nu, tad tu tā vienkārši, tu to visu tā, tev to mantu nav tik daudz, tu vakarā izņem, izskalo, ko tev vajag no rīta kaut ko saliec. Čemodāns, tu tur rocies pie viņu, kur meklē tās mantas, vienu dienu tāda kleita, otru dienu tāda. Pat tai kleitai nav īstās kurpes līdz saņems. Priekš kam? Nu, jā, un tad mēs esam piešaujušies, piemēram, tādā Āzijā, kur kaut kāds tekstils arī ir lēts. Nu, aizbrauc, nu, nopērc to kleitu, nu, izmet pēc tam tad beigās turpat vai atstāja viņu viesnīcā, varbūt meitene, kas nāks uzkopu, pēc tam izmantos viņu, nu, vienalga, nu. Vai ne? Nevajag tās mantas, tev uzliek tādu kaut kādu papildus nastu ceļojumā. Jā. Daudz. Galvenais, lai labi justies. Galvenais jau laikam ir nestresot. Galvenais tā kā, nu, mierīgi iet. Ja nav pārdzīvojumi, nav šausmīgi kaut kāda ekspektācija, ka, nu, tam ir jānotiek tieši tā, un ja tas tā nenotiek, tad tagad ir slikti. Tad viss ir kārtībā. Tad var, jo jebkurā brīdī kaut kas var mainīties. Es, man liekas, toreiz atceros tajā Monte Carlo, mēs gribējām, nu, ka tu esi Monako, un taču jāaiziet uz to kazino. Un tur ir dress codes. Mums līdzi ir, nu kā, nu man ir vienīgā kleitiņa, un nu, ir zandalas, ko pārvilkt bez botām un tāda sporta apģērba. Un Vilnim ir tēkreklis, tev bija vienīgais, ko nomainīt kaut kāds. Un ar sandalas šorti. Un mēs braucam tajā liftā uz leju, iesim un skatāmies viens uz otru, kā tu domā, mūs ielaidīs, bet mums citu drēbju nav. Un pie tām durvīm bija tāds, yes, mēs tikām iekšā, tādi, viņi novērtēja, ka mēs izskatāmies gan uz olīti, jā. Nu, tad, jā, ir tās reizes tā ar mugursomu ceļojot, kur jādomā, kur tu iesi.
var arī kaut kur tomēr neielaist vienkārši šortos un tā, ka, jā, tad bija otrs variants, ka mēs iesim nopirkt un iesim otrā dienā. Nē, es atceros tādu variantu, ka mēs neiesim. Jā, es kaut viņām bija tā kā plānu domāju, jā. Dienīdu, rekā. Tad būtībā redz, kā mēs varam paši sev nesarežģīt dzīvi, ka pieņemam to, ka mums galvenais ir tiešām nepieciešamais līdzi un, kā minējāt, fiksi atjaunojamais, ja, tur izskalot, izžāvēt un tam līdzīgi. Vispār runāt par apaviem. Nu, ērtiem taču, vai ne, jābūt, nežēlot uz apaviem, lai viņi tomēr kārtīgi. Kaut gan skatījos, mums tās kājas arī bija pabērstas tur dažās vietā. Diezgan precīzi sapraksts, es domāju, jā, atkarībā no tā, ko ir paredzēts darīt. Apaviem kā minimums ir jābūt ērtiem. Nu, ja ir paredzēts daudz staigāt, es teiktu, ka tikko nopirktas svaigas botes ir slikta ideja. Būtu labi, ka viņas ir iestaigātas. Kā mēs no profesionāliem sportistiem esam dzirdējuši vēlams, lai viņas ir kādu izmēru lielākas, tad tie nabaga pirkstiņi tā nenomokās. Lielam tiešām izmēru. Un tās pašas zandalas, viņām ir vērts ir viņas pirms tam pārbaudīt, pirms ņemt kā vienīgo apavu līdzi, un tad izrādās, ka visas malas spiež un vērtāk iet ap likām. Jā. To mēs esam labāk braukt ar vecajām botām, kas ir jau nonēsātas, nemaz tik smalkas neizskatās, bet es zinu, ka ar viņām ir ērti un ar viņām es uzkāpšu. Un pašai, jā, ir bijušas kļūdas, kuras mēs tikko ar grupiņu braucām un tad paņēmu jaunus apavus kāpšanai kalnā. Nu, tad nebija labi. Tas bija labi. Vajag iestaigāt pirms tam, jā. Bet tik labi nepielāgojās. Jā. Ja varbūt arī redz, kā jums tur arī lieti bija, vai ne, tur dubļi un vēl viss kaut kas tad kā liels karstums, un tas jau izmaina to apava struktūru, vai ne? Ja pirms tam kaut kā nav saskāries. Neizbēgami, protams, jā. Tas ir jebkurā gadījumā. Lai pēc tam nebūtu sekas. Nu, rekā, ņemat vērā ieteikumus, mīļie, ja, jo tāpēc citreiz tā, kā es izskatīšos ar tādām vārdu, tas sievietēm vairāk lieka. Bet, pēc tam var ņaudēt, kad sāp un viss sarkans, vai ne? Jo reizēm arī ieteikums sievietēm man arī bijis tajā pašā Portugālē, kad mēs gājām pārgājienu. Mums arī bija 2 nedēļas, viss bija jānes uz muguras katru dienu. Un man bija līdzi, viena vienīga kaut kāda maza kleitiņa, un tad, principā, mums ir tās botas. Un tad mēs ejam vakarā uz to kafēnīcu, un man liekas, kā es iešu tajās botās un tai kleitā, un kā tad es izskatīšos. Bet uz tās takas pārsvarā jau visi, kas apmetās tajās pilsētiņās, ir tādi paši gājēji. Nevienu tas neinteresē. Ka tur nāk dāmas tieši tādas pašas botās uz to restorānu vakarā, jo, tā ir tāda daļiņa vide tajā ceļojumā un nav ko satraukties par tādām lietām. Un pasarg Dievs nes līdzi vēl kaut kādas kurpes pārgājienā jau priekšvakara. Nē, kurš grib, tas var, jā. Kurpēm, kas līdzi ir man atmiņā palicis, ir, ka pēdējo reizi tu stiepi līdzi augstpapēdenes uz Balī laikam. Jā. Tas beidzās ar to, ka vismaz vienas, ja ne vairākus pārus, tā arī neizvilka no čemodāna, atskaitot pārkravājumu. Tad saprata, ka beidzot šo vienību mēs varējām izņemt no čemodāna. Tas bija daudzus gadus atpakaļ. Superīga pieredze, un īstenībā dāmas, redziet, cik daudz var atrisināt, teiksim tā, tas stress nav tajos braucienos. Pirmkārt, ja tiešām ir jānosaka tas mērķis, tad kur būs plānā? Protams, ja jūs pa kaut kādām, tur nezinu, galerijām, zālēm un izstādēm un tam līdzīgi, tas ir mērķis, Bet ja tomēr zinām, ka būs kalni un it sevišķi, kad, ne tikai kalni, bet tie apstākļi un temperatūras un vēl viss cits, tad, ja gadienā, jums liekas, nē, tās tā nav, parunājiet, kur Vilna un Kristīna, un vienkārši, tā, ka pārprasiet varbūt tiešām, jā, jo, ir ņemot vērā, ka visi pārējie arī turisti, kas tur ir, tā nav moras skate, vai ne, pa lielam. Tas, ka mēs paši kaut ko tur esam sadomājušies, kā es, jā, viens ir tas, ka gribās instagramīgās bildes, tur kaut kā šiki uztaisīt ar kaut kādiem tīriem, skaistiem brandiem uz kalna virsotnes, tas arī cits stāsts. Tad ņem vēl vienu, nezinu, galvas somu, muguras somu un nesuņu līdzi un tur pārģērbies bez mazā iepriekš tām bildēm. Tādi arī ir redzēti, jā? Paldies Dievam braucienos. Tas reāli notiek, vai ne?
Tā dara tiešām, un tad ir līdzi čemodāns ar kleitām, ir fotogrāfi, un tas ir nonācis tajā skatu punktā, un tu vienkārši gribētu tur uzkāpt un uztaisīt to vienu bildi, bet tu tur netiec, jo tu gaidi, ka beigsies stundu gara fotosesija kādam, 5 kleitu maiņu un kaut ko, nu jā. Un tad vēl izrādās bildes nav tomēr sanākušas. Visam pa virsu, jā. Tā, mīļie, vēl būtisks moments. Kas ir Susuri Travel? Kas tas tāds ir? Kad tas radās? Kāpēc tas radās? Kas tas tagad notiek? Nu jau jūs vairs divatā nav tā, ka tikai jūs divatā. Jūs te kaut ko ņemat līdzi. Kā šis viss radās, mīļie, pastāstiet? Nu, kas tad tas ir? Susuri Kura ezīša ideja vai ne ideja tā bija? Nezinu, Susuri Travel radās, nu tā, nu, manā tas bija manā galvā tā, nu, lai es varētu oficiāli biežāk ceļot. Tad ir jāuztais kaut kas, kur mēs ņemsim līdzi arī citus, un tagad man būs attaisnojums, kāpēc es tik bieži kaut kur braucu. Tas tāds īsais, jā, bet starp citu, Inese, tajā ir kaut kāds tavs nopelns daļēji. Jo atceries, man liekas, tepatās mājās pie mums, man ar tevi bija saruna par skaitļu, par matricu, ja, to. Un es cik gadus biju vadījusi veikaliņu un ekoēmiju un visu, un es teicu, ka es pēdējā laikā tur jūtos tik nelaimīga, jo, lai arī visu dzīvi man ir bijis iestāstīts, un man arī ir licies, ka cipari ir mana lieta un kaut kādas tādas lietas, toreiz velkot manus ciparus, tu teici, ka tu redzi kaut ko citu. Un es asarām acīs sēdēju, man likās, ka man kāds no iekšas kaut ko velk ārā, un ka tas ir tas, ko es īstenībā gribu darīt kaut ko. Tagad man cilvēki no malas saka, cipari galīgi nav tavs, ja? Ne, nav. Tur pie Vilņa ejiet, viņš saskaitīs visu par to braucienu. Tad man ir pavēries, ka es gribu kaut ko organizēt, kaut ko plānot, vest citus, rādīt, un ko es esmu laikam sapratusi. Varbūt, nezinu, tad tur var pakomentēt kāds, jā, ar mūsējie, kas ir bijuši ar mums kopā. Es vismaz cenšos, lai tās grupiņas mums ir sirsnīgas. Mēs braucam mazos, bariņos, un tad liekas ar tādu, ka tā ir tā kā kļūst par ģimeni. Nu, pirmkārt, tas ir tāls brauciens, mēs kopā esam kaut kādas 2,5 nedēļas vienmēr. Un tad ir tāds, ja Vilnis rūpējas par visu praktisko pusi, lai viss tur sajiet kopā, cipariņu, viesnīcas, es tik pametu ideju, ka reku tā viesnīca, tu norezervē, tu tiec galā, viņš izdara visu to tehnisko daļu, jā. Un tad es atkal cenšos rūpēties par to labsajūtu, un te, man liekas, tāds labs, kaut kur mēs iepriekš ar tevi, kad runājām, laikam, kā ietekmē pārus, tā ceļošana, es varu iesaistīt te iekšā tajā visā. Tā kā es vienmēr cenšos saskatīt grupiņā, nu, kas ir tas, ko viņiem vajaga, jaunus talantus sev mēģinu atklāt, ja, piestrādāt arī pa tādu kaut kādu grupiņā saliedēt, un es cenšos pamanīt, vai cilvēks ir mierā, vai nē, vai kaut kas viņam patīk, vai nepatīk, un te var baigi labi redzēt arī tos pārus, kas atbrauc. Un ja tam pārim pamatos viss ir kārtībā, varbūt viņš te ir atbraucis kaut ko mēģināt salāpīt, tad viss tur ir kārtībā. Cilvēki iet rociņās sadevušies, viņi atverās, viss tur ir labi, viņi dejo, viņi kaut ko. Bet ir redzēti gadījumi, kad pāris, viņš jau sāk strīdēties lidostā. Un tas turpinās arī ceļojumā. Lidostā jau arī drīkst pastrīdēt. Drīkst, jā, nē, tas ir viss tā kā, bet ja tu pēc tam jūti, ka visu ceļojumu ir kaut kas, un tu pēc tam tu dzirdi, ka arī mājās ir bijušas tās nesaskaņas, nu tad te laikam ir tā atbilde par to, vai ceļojums ir kaut kāds glābiņš, nu tā kā terapija. Jā, nu, ja jūs esat viens otram, nu tā kā, un tad tajās ceļojums viņš var radīt to kašķi ceļojumā kaut ko, bet viņš arī satuvina beigās. Tu varbūt tieši tā ieraugi to otru, ja jūs spējat izrunāt to visu un tā, tad tas satuvina. Bet ir reizes, kad ceļojumos cilvēki saprot, cik ļoti dažādi viņi ir. Un te atkal ir, laikam, tas stāsts, vai tu spēji pēc tam pieņemt to otru, kāds viņš ir citādāks, kas varbūt mājās nav. Tas interesē, vai tu gribi nolaisties no saviem augstumiem. Nu, tā tad, ja gribi, tad viss ir priekšā. Jā, ja ne, nu, tad tā kā ieklausīties tajā otrajā, jo mājās ir viens, tā ir cita vide. Un aizbraucot tur ceļojumā,
Tā ir savādāk, ka tur pēkšņi kāds sāk stiept tur čemodānus, nēst, tad nezinu, nedod Dievs, ne jau atnācis čemodāns, tad otrs sāk vainot tur kādu citu varbūt pie tā, vai, nu, visādas nianses, kas izlec tur ceļojot, un tur ir atkal tieši tā, vai mēs spējam saprast to otru, ieklausīties tai otrā ceļojot, un jā, raksti. Susuri travel. Jā, un kāpēc susuri? Aha, Ja mēs esam jūs esat susari, ja? Tā arī palika, jo vispār jau tas konts sākumā tapa, ka mēs dalījāmies ar mūsu ģimenes piedzīvojumiem. Un tā, ka mēs to visu pirms gada, bišķi vairāk kā pirms gada tā kā oficiāli padarījām, dabūjām licenci. Jā, tad likās, vai mums vajadzētu kaut ko mainīt uz kaut ko nopietnāku. Un tad, laikam, Vilnis toreiz teica, ka, lai paliek, tad cilvēkiem būs atmiņā, susuri, kas tur bija, tie mazie mīlīgie dzīvnieciņi, kaut kādi vai kaut kas, tad, lai paliek tā. Laikam mēs iesākām, tad domājām, vai vajadzētu pamainīt, un tad izdarījām secinājumu, ka cilvēkiem, kam nepatīk šāds nosaukums, varbūt tās, ka mēs viņiem būsim pārāk nenopietni. Jā, lai varbūt brauc ar mums tie, kas saprot susurus. Un tā arī īstenībā tās grupiņas, kas mums līdz šim ir bijušas, visas ir tik mīļas un feinas, un tad, kad tu jautā, kāpēc atbraucāt ar mums, un tā kāds saka, mums arī ģimenē mīļvārdiņš susuri, mēs ieraudzījām susuri travel, mums jābrauc ir ar susuriem. Un, tad jā, tā mēs te kaut kā jau gadu ceļojam arī ar citiem kopā. Bet vienu mēs esam sapratuši, nekad mēs neorganizēsim lielas grupas, mums patīk. Mēs tā domājam, ka nekad. Jā, kas to aizina, kas Foršāk ir tā mazāk, mīļāk, tuvāk, tad vienmēr mēs tā grupiņa atgriežamies kā draugi mājās, un tā ir feināk, jā. Un mīļie ceļojiet noteikti, jā. Tas ir to vērt, vai ne? Jūs tūlīt atkal jau... jāizpāž. Jūs tūlīt atkal jau lecat līdmašīnā, vai ne? Tūlīt jau. Jā, tas dažām dienām. Šrilanka, ja? Tagad ir Jā. Tur jums ir grupiņa, ja? Vedīsiet grupiņu? Jā, vedīsim grupiņu Šrilanku, pēc tam vedīsim Lomboku. Lomboka pagaidām mūsu mīļais galamērķis ir. Pašiem vistuvākais. Es teicu, tiklīdz būs kamēr būs gribētājs turieni braukt, mēs brauksim atkal un atkal tur. Starp citu par Lomboku, jūs esat atraduši kolosālu alternatīvu tam, kā to masveida, tos, kas noteikti šobrīd Balī, ja, kā alternatīvas saprotu, kad jūs atradāt skaistu paradīzi, kur nevajag tanī pārbāstajā, tagad, šobrīd tāds vienkārši pasaulē tur trendojās, visi tur gāžās, ja, bet mieru jau tur vajag neatrast, tādu, jau ar to visu, varbūt, ka var, jūs jau labāk zinat, bet, vispār kā, jūs kaut kā skatījāties kaut kādā kartē, vai kur atradās doma, vai uz to Lomboku pašiem, vai kaut kā aizbraukt atklāt, kā jūs viņu atklājāt? Tā kā mēs no Balī aizbraucām ar bērniem, laikam, otrajā reizē tādas Gilī saliņas, kas ir tuvāk tai Lombokai. Un tad tas tā arī bija, mēs prom braucot, laikam laiva piestāja pie Lombokas, un mēs ieraudzījām zaļus, skaistus kalnus turpat pie krasta. Un tajā ziemā, prom braucot, man liekas, es toreiz Vilnim teicu, jāatbrauc būs te uz tiem kalniem kaut kad, un tad nāca tā nākamā ziema, tad mēs sākām kartē skatīties vairāk par to Lomboku. Un viņas, kad mēs, tas bija 3 gadi atpakaļ vai kā, tad viņā vispār vēl turisms tikai sākās, un tad likās, nebija nemaz tik daudz to viesnīcu, ko vispār tur atrast, kur aizbraukt. Mēs tad uz 2 mēnešiem ar bērniem aizlaidām. Un, jo mums vispār nepatīk tas tur, kur brauc visi, tā kā uz to Balī, ja sāka braukt visi, mēs mūkam no turienes prom. Tās turistīgās vietas nav priekš mums. Jā, mums gribās to dabu, skaistumu, mieru, tos vietējos cilvēkus vairāk tādu autentisko. Un tad tajā Lombokā, mēs noriskējām, aizlidojām tajā ziemā. Un tur mēs atradām to pašu skaisto dabu kā Balī. Bet labi, tur nav klimats. Klimats tas pats, Tur bija
Tajā gadā vispār, Šausmīgie jā. vietējie iedzīvotāji. Jā, Pat- vientuļas patvērs ir- pludmales. Un, jā, atšķirības starp Bali un Lomboku Lomboka ir islāma sala. Bali ir hinduisti. Nu, tur ar tiem templīšiem, tiem, kam ir svarīgi. Bet, ja tu brauc meklēt dabu, pludmale, kalni, rīsu terases, augļi, nezinu, vietējie ciemi, skaista zemūdens pasaule, tad tā ir. Nu, mums sirsniņā iekritusi, jā, ir Lomboka. Mēs esam arī Jāvas salā bijuši, tad vēl kaut kādas tās apkārtējās mazās saliņas. Ir plānā tagad kaut kur pa to Indonēziju braukt vēl tālāk, Borneo, Sumatra, Sumbas sala, vēl kaut ko no tā izpētīt un kaut kā. Līdz šim arī ar grupiņām, ar ko esam braukuši, tie, kas ir bijuši ar mums Lombokā un tad vēl kaut kur citur, beigās ar tā kā saka, ka Lomboka ir bijusi labāk patikusi. Iespējams, tāpēc, ka tā ir tuvāka mums, un tad mēs nododam to sajūtu arī grupiņai. Ja kaut kas tev ļoti tuvs sirdī, nu, tad gan jau arī apkārtējie to sajūtu, jā. Nu jā, kā es teicu, Inese, jā, īstenībā tam, ka radās tie susuri, tur arī liels paldies tev, tu tā kā iedrošināji tam, kad... Kā tavs kungs saucās? Inese drosme uzziedēt, vai ne? Jā. Es līdz Susuriem Travel nerunāju, nefilmēju sevi nekad, nerunāju kameras priekšā vispār. Man likās, ka tas nav mans. Es aizkadrā daru visus darbus, ko vajag, organizēju, vadu, skaitu, bet es taču neiešu kameras priekšā runāt. Tas nav man. Kur nu vēl filmēties? Nu, reku mēs esam. Kaut ko runājam un stāstam, un kam ir pa ceļam, tam ir pa ceļam ar mums, kam nav, tad ej, lai, nu, tā kā es esmu... Vēlāk būs. Jā, es esmu pieņēmusi to, ka man nav jāsatraucās ļoti dikti par to apkārtējo kaut kādu ar tur viedokli vai vēl kaut ko. Mēs darām to, kas mums patīk. Ja sanāk paķert līdzi kādu citu iedvesmot, forši. Un, jā, Susuros mūsu ceļojumos, laikam, arī galvenais nav tikai parādīt to, nezinu, to aizvest uz citu vietu kaut kā tā un uz kaut kādām skaistām viesnīcām, pagulēt pludmalē, bet tieši tā, nezinu, tā miedarbība tajā ceļojumā. Mēs vienmēr mēģinam aizvest kaut kur, kur nebrauc lielās grupas, kaut kā darīt tās lietas grupiņā tā, lai, nu, tā ir tā kopā pavadīšanas tas laiks tajā ceļojumā, kaut kāds kopīgs, kaut kādas meistarklases, ko mēs tur darām, vai, nezinu, deju vakari vai dziesmu vakari mums vienmēr beidzas ceļojumos, kaut kādi kopīgas atmiņas pēc tam, un jaunas draudzības. Un jaunas draudzības mums ir arī tā, ka ne jau tikai mūsu starpā, bet tie, kas aizbrauc, atrod jaunas draudzības tur. Mums ir vairāki piemēri, kur mēs pēc tam vedam dāvaniņas uz turieni kādam no Latvijas un otrādi. Tā. Ai, fantastiski. Es bez vārdiem paliku. Es varu šķirstīt to jūsu profilu. Es vienkārši mēmu. Cik daudz, kas ir jau piedzīvots, pieredzēts. Un, jā, un tas, kad par to nosaukumu jūs malači, ka pie viņa tāda palikāt, jo tas ir tas jūsu autentiskais. Man liekas, sākumā bija Susuri ceļo, kur tu vienkārši jūs arī dalījāties, tas pirmais, ja tas, nu, padalīties, un tad nāc tas... Facebookā viņš laikam arī ir palicis kā Susuri ceļoju, tur tā kā arī vairāk tā latviskā publika Instagramā, tā kāds arī mums no citām zemēm. Jā, nu, lūk, un tas viss, ko man patīk tie vienmēr tie, tāpēc saku, ka es kaut kā aizbraucu, es domāju, būs storija laiks, ko tagad paskatīties, kā jums tur ir, jo tas ir tik ļoti tiešām autentiskums ir tas patiesums, ja, nekas samākslots, nekas kaut kas tur, nu, iestudēts, nu, tādā ziņā, kad var just to dzīvu cilvēku ar dzīvām sajūtām, ar dzīvām emocijām, un pat taisno no vides, nu, vot, kur sabērza kājiņas, pirkstiņus, nu, vot, ir tas ņau. Vai tagad vietamā, man tā patika, nu, Vilnis saka, nu, ko sabrauksim? Negribu. Cik forši, nu, mīļie, tas ir tik forši, bet tā ir realitāte, nu, reāli, vai ne, nu, tā viņš ir, nu. Un tas, man liekas, tas tā iedvesmo un parāda to otru pusi, un, man liekas, vai, tiešām,
Pie jums ar jums kopā braukt un tiešām, teiksim, ja šī sakarā tā kā mēs tā kā caur to pāru prizmu, ja, šito visu arī veidojot un šī saruna tā kā sanāca, tad tiešām, ja nu kādam vajag notestēt savas attiecības, aizdodaties kur kopā, gribās tā, lai jūs vietā kaut ko bišķi ir saplānojuši un tā, bet it kā arī šeit tad varbūt iemesties un tanī pamēģināt, paeksperimentēt, nu tā kā jūs esat sevi, teiksim tā pārbaudījuši, ja, nu tagad vienkārši, davai uz turienu kaut kur, ja, bet, kas rezervēs, kas sarunās, kas tur pieteiks, kas samaksās, kas tur kaut kādi laiciņi, vai mēs tur paspējam, nepaspējam. Tie sīkumi it kā, jā, bet man liekas, viņi tur tik daudz ko ceļ ārā, vai tādā brīdī kāds burkšķ vai neburkšķ, un kas tur viss kopā notiek beigās, un ka beigās, kad iziet tam cauri, tas nebija nemaz tik slikti, vai ne? Nu tā sajūtas, ka pēc tam, kad ir izspērušies cauri tam, ka tur, nezinu, pa 3 apaļiem jāiet apkārt un nevar atrast to vietu, kur viņa tur ir. Bet jau kājas nogurušas, tā kā tas dzīvīgums, ko jūs esat ielaiduši un ko jūs turpināt laist iekšā, tas ir nenovērtējams. Tur vienkārši bezgalības zīme, tur nevar tā vienkārši hop, un viņam uzlikt kaut kādu to šiltīti. Un es ticu, ka noteikti būs vēl tie galamērķi. Noteikti jā. Ja šobrīd ir mazās grupiņas, tas ir jā, bet kā Vilnis pareizi jau saka, nekad nesaka nekad bez maz vai ne. Tiešām nevar zināt, kā tas pavērsies. Kas to lai zina? Varbūt jūs kaut ko tur iegādāsieties, un pie jums varēs braukt, un kas to lai zina? Ziniet, kā pafantazēt jau var, un tās robežas ir tikai mums prātā kārtējo reizi, bet ja mēs kaut ko redzam, un kaut kas tāds jau ir ienācis jau tādīs domās, tad kāpēc gan ne, lai viņš tā dabiski lēnām arī izaug, ja? Un pēc tam skatāmies pēc tur vēl gadiem, redz kā, atceries toreiz, kā mēs tur šitā, un reku mēs esam jau šodien. Tā kā to virzienu, ko jūs esat uzņēmuši, un vispār, tā kā es pēc izglītības turismu speciālists, bet es jau neesmu tāds kvalificētais, es esmu mācījusies, un kā mums mācīja augstskolā, tā un šitā, jūs tad reāli izceļaties ar šo autentiskumu un citādāku pieeju, ģimeniskums, mīlestība, sapratne. Tur tādas daudz emocijas, kas nāk, kas varbūt tādā standarta turismu paciņās varbūt neiet iekšā, bet man liekas tā pievienotā vērtība, ka jūs abi divi, kā arī kā mamma vai tētis, kā labi draugi, kā tādi, tur kaut kas ir vairāk, un liekas, to vienkārši nevar tāpat vieni, ja, kad tu vienkārši esi tenī brīdī kaut kāds gids un viss, tur kaut kas daudzreiz vairāk. Tieši tā, kā es saku, ka jums paliek tie kontakti, tā kā tās draudzīgās saites pēc tam, ja jūs atcerās citādāk, nevis tie ir kaut kādi, kaut kādi, vienkārši tā bija ceļojuma pakete tur un tur, bet jūs katru atcerās ar kaut ko jūsu, kas ir jūsu. Un šādā veidā arī nododot tālāk un padaloties tālāk, arī tas uzticamības moments no tās aizbraukšanas. Es vēl neesmu bijusi, mēs ar Andi, bet mēs tur būsim, bet man liekas, es vienkārši dzīvoju līdz visam, reāli dzīvoju līdz ar prieku, un katreiz vienkārši man ir smaids līdz, es nezinu, ausīm demiņiem par to, kas tur notiek un kā jūs to dalaties. Tā patiesi no sirds, ja? Un kur vienkārši var ieteikt, un mīļā, ja jūs arī sajūtāt šo gan no sarunas, gan, kur redzējāt, ka bišķi attēls, ieiet droši profiliņā, paskatieties, pajautājiet un droši metaties iekšā, aizbrauciet līdzi. Tagad vēl viens momentiņš. Jums pagaidām tuvākā kaut kāda, kuru vajadzētu nokomplektēt cilvēkus. Ir kaut kādi datumi zinām, vai pagaidām jums viss ir pilns? Ir viss pilns. Zin kā, mēs jau arī, man kāds, kad uzraksta, ko var redzēt. Man patīk, kurš no braucējiem man teica, ka viņai patīk braukt ar tādiem alternatīvajiem. Un es arī tagad saku, mēs tādi alternatīvie brīvdomātāji. Kaut kad parādīsies kaut kas, mēs ieliksim. Ja gribat atstājiet, mēs uzrakstīsim, ka mums briest grupiņos turieni un turieni. Kā viņa mēdz briest, es saprotu, painteresējās viens, vai mēs varētu uz turieni, otrs vai varētu uz turieni. Labi. Mēs paskatāmies, saliekam, tā kā tās grupiņas nav tik lielas, tad mēs tā... šobrīd mums ir Šrilanka, tad mēs braucam uz Lombuku, tad mums ir Portugāles pārgājiens. Man te klusiņām šajās brīvajās dienās, kamēr bijām mājās, briest Itālijas 2 nelieli ceļojumi ar pārgājieniem. Kaut kas tāds, viens uz Amalfī krastu un viens ir Cinque Terre, tie ciematiņi, kas ir piekrastē, varētu būt kaut kādi.
Neesam nekur ielikuši, bet man klusiņām liekas, ka maijā vai jūnijā kaut ko tādu vajadzētu. Un tad, starp citu, vasarā var iespēja aizdoties nelielā grupiņā uz Grūziju, bet tur gan mēs nebrauksim šoreiz paši. Mēs jau tur bijām, bet mums ir superīga, starp citu, ar latgaliete. Inga, kas tur dzīvo kopā ar Grūzīnu, pie kā mēs bijām iepriekš ciemos, kā jā, mazas grupiņas mēs organizēsim un Inga uzņems. Un, tad tiešām tā, ka 8 cilvēki grupiņā, tad tas tev nodrošina to individuālo pieeju, to, kad tevi sajūt, ieklausās tevī, ko tu gribi. 20-30 cilvēku autobusā nevienam beigi neinteresē, vai tu gribi šodien tur kāpt vai negribi paliec. Neviens tev tur neļauj izlemt neko tā baigi, jā, bet tas mazajās grupiņās atkal ir tas, ka mēs varam pielāgoties daudz maz. Kāps tāpat, bet vismaz uzklausīs. Bet uz rudeni droši vien, ka jā, mums būs atkal Lomboka, jo es zinu, ka mums ir daži palikuši, kas gribēja un neaizbrauca. Gan jau tā Vietnama taps tagad kaut kad izpētē bijām. Un mums laikam, mēs bijām gan ziemeļos, gan dienvidos. Vajag izklausās, ka Vietnamas ziemeļu daļa. Jā, lai arī cik skarbāka un kāda to, ko mēs tur redzējām. Grūtāka varbūt bija, augsti tur bija un uz tā moča bija, stīvi dibeni. Un tā, bet viņi atkal noslēdzoties laikam ar visu to grūtību, mēs izcinājām, ka mums patika. Tik grūti jau nemaz nebija. Jā, ka viņi bija tādi savādāki, īpašāki atkal. Un tieši tā kaut ko jaunu atkal iemācīja, kā vienam ar otru tik galā. Nav jau tā, ka viss tik rožaini tieši tā izskatās tur no malas. Forši tur ceļo. Nav jau tā, ka negribās kādā dienā piežmiegt otru. Sēdējies muguras un domāju, ka man tieši... Jā, tu tur brauc uz tā moča, un tad pa tiem kalnu serpentīniem, un tad viņš saka, ko tu man spiedies, tā kā grūdies virsū tur, vai, viņš pat nesaka, un es tā kā jūtu, ka viņš tur tītās, bet man jau nav kur nakties, man ir aizmugurēs spaunis no tā kalna braucu virsū, un tad man liekas, bet man tā kā arī ir grūti. Jā, tā humoram. Tad es laikam otrā dienā izpelnījos laba kantētāja statusu. Es iemācījos, kā pareizi jādara uz tā moča, jā. Un tādi visādi, bet tās grūtības laikam ir tie izaicinājumi, kas arī beigās satuvina. Jo, ja jau viss ir tik forši, tu aizbrauc sēdi tajā pludmalē, bet tu reizēm tā vienkārši sēdēdams sāc domāt, pa ko vēl varētu pasūkstīties. Cilvēki dabā jau tikt galā ar grūtībām. Ja viņi nav, tad viņas rada pats. Jā. Cik neiedzīgas viņas nebūtu. Ar tām izrādās galā tikt ir vēl grūtāk. Okay. Bet tas, ka tu divatā, mēs tomēr iesakam pāriem aizbraukt kaut kur arī tā divatā tālāk prom. Tā vide pavisam cita, tālu prom no mājām, satuvina vairāk, jo tu esi otrā pasaules malā, jūs divi viens otram, un bieži vien tieši tā, visa tā valoda, visu, ko tur citi runā, kultūra, jebkas, ēdiens, kafejnīca, kur tu ieej, viņi ir tik sveša, un tad, tā kā jūs esat vienīgie tuvie divi cilvēki tai otrā pasaules malā, un tad, tas satuvina, vismaz mūs tas satuvina. Un, ja nesatuvina, tad varbūt arī tāds ceļojums ir vajadzīgs, lai saprastu. Ka nebūs, vai ne? Ja negribējās, tad negribējās. Jā. Vai ne? Arī tad tu mācies, kā man liekas, mēs te kaut kāds spriedām, kā Vilnis teica, vai tad iemācās klausīties un saprast, kurš kuram kā ir gatavs piekāpties. Jā. Var sakot, vesels terapijas vērts, ja gadienā ir kaut kas jāpārbauda, aizbraukt un pārbaudīt. Jo citreiz, ka vēl garumā, mums vienkārši arī pie brīvības noslēdzošās tēmas arī mēs minējām, mēs daudz viņā neizplūdām, bet tomēr minējām, ir jāmāk arī atsaitēties, ja nav pa ceļam. Un nav ko tur vilkt tikai tāpēc, ka kaut kas tas un tas, bet ja divi nelaimīgi, tiešām nav pa ceļam, tad ir jāiet katram uz savu pusi, jo varbūt kaut kur kāds cits vai cita gaida, kur būs pa ceļam, jā, un visādi dzīvē gadās katrā ziņā, un tiešām ceļojums ir variants varbūt kaut ko iemācīties un atklāt, mēs varam arī citādāk, vai tomēr, nebūs, piedod, nav, tad nav. Un visu nav jāmoka viens otru, bet
tā drosmīgāk pāršķirt to nākošo lapu. Jā, tā ir neērtā tēma, bet, mums arī mēs jutām sirdī, viņi ir jāatskaņo, jo tā ir tomēr liela problēma visur apkārt, bet, katrā ziņā ceļot un ieelpot to citu gaisu un ieraudzīt viens otru citā gaismā un vidē, arī tur var kaut kas atklāties un kaut kas, wow, redz, kāds man foršs cilvēks īstenībā blakus ir, un tādā vidē pilnīgi, ko es ieraugu. Ir tāds skaists atklājums. Tā kā, jā, mīļie, paldies jums par sarunu, un es arī sapratu, tātad, ja kāds arī kaut ko vēlās un kaut ko tā, var sakot, lai uzraksta, hei, mums tur interesē tāds un tāds galamērķis, kad jums būs, un var sakot, lai dabiski tās grupas tā arī saveidojās, vai ne? Tas, kas jau. Un tad, kā saka, būs. Un īstais laiks, viņš vienmēr atnāks, neko nokavēt nevar. Un tas arī tā. Vai, ka no jūsu puses jums arī atnāk kaut kāds impulss un saliekās, jo tāpēc, ka vienkārši sāka likties kopā, tad arī tas ir tas pats vēl skaistākais, vai ne, ka tur nav jāiespringst un viņš vienkārši pats par sevi atnāk. Tā kā, ziniet, man liekas, ka vispār atsevišķas sērijas par katru galamērķi var taisīt, tā vienkārši tik skaisti tādī sajūtās un piedzīvojamas, bet šobrīd priekš šīs tēmas būs gana labi, gana iedvesmojoši, man liekas, gana piepildīti. Un katrā ziņā jūs tik turpināt rušināties, lai susuriņi turpina rušināties cītīgi un skaisti. Drosmīgi ejiet tālāk un dalieties, lūdzu, turpiniet dalīties, ko jūs jau darat, un bezbailīgi tiešām ejat uz priekšu. Es 1000% zinu, ka jums izdosies, un citu variantu nav, jo tas, kā jūs esat jau viens otru atklājuši, tas ir vienkārši fenomenāli, un kas tur vēl turpinās uzziedēt, tas ir vēl skaistāk, un būt jums klātesošiem, tas ir, man liekas, tā ir dāvana un tiešām pagodinājums. Lai dzīvi baudīt, ir jābūt kopā ar šādiem cilvēkiem, teiksim tā. Bet pilnīgi nopietni, jā, tā kā, jā, un paldies par šo sarunu, un tā kā tie, kas skatās arī ierakstiņu vai kaut kādā citā laikā, droši nekautrējieties, visi kontaktiņas arī zem šī video ir kontaktiņi, arī jūs varat pa taisno uzrakstīt un pajautāt, nekad nekautrējieties jautāt. Es domāju, ka jūs arī būsiet vienmēr atvērti jebkādam jautājumam un kaut ko, kad cilvēki grib izzināt. Varbūt no katra no jums vienkārši tādi ceļa vārdi tādam turpmākam vēl. Tieši varbūt arī sakarā pa mūsu pāru tēmu, ja, kaut kas no tā visa, ko jūs esat pieredzējuši, ka katram ceļa vārdiņu, un tad mēs skaisti noslēdzam šo mūsu skaisto sarunu. Ceļa vārdi. Ja ceļa vārdi, tad ceļojiet. Ceļojiet. Kaut kur aizbrauciet, redzēsiet, kas var mainīties un kas var tieši tā, kā jau īstenībā minēja, var izrādīties, ir vēl daudz interesantāk. Paldies. Vai, es apjuku tevī, tik ļoti klausījos, jā, tagad beigās labos vārdus, tagad, jā, kad nē, tiešām nebaidīties, braukt. Tas ceļojums varbūt arī, viņam nav jābūt tālam, tas varbūt ir patās pa Latviju. Jā. Bet tā vides maiņa, manuprāt, es pat jūtu, man liekas, tā kā tu mani uzrunāji, es teicu, ka es nezinu, vai īstais laiks, mums ir arī mazā krīze attiecību. Tāda, bet mēs bijām pārguruši tajā decembrī, raujot savus citus pamatdarbiņus, un tajā sagurumā liekas, ka tu sāc vainot tur to otru, jo mums arī pamatdarbs ir kopīgs biznes, kur mēs esam īstenībā 24/7 kopā. Un negribi ir kaut kāds brīdis, kad liekas, hei, ja tu strādā tā, tad tu atnāc mājās un tad tu stāsti tas stulbais priekšnieks vai tas stulbais kolēģis šodien, kad tu gribi pasūdzēties par slikto dienu. Bet te tagad sanāk, mēs varam viens uz otru, viens par otru pasūdzēties. Un tad ir kaut kā tāda, sakrājies kaut kas. Un man, piemēram, bija, es zināju, mēs tūlīt brauksim uz Vietnamu, mēs viņu arī bijām nopirkuši nesen. Es zināju, ka nonākot citā vidē, man aizmirsīsies tā mana kaut kāda, kas ir nevis aizmirsīsies, es viņu palaidīšu. Mēs tur runāsimies tieši tā braukdami uz tā moča ziemeļos, kratīdamies. Un tu vienkārši saproti, ka tas ir nieks, kas bija mājās, tas, par ko tu tur dusmojies. Te tagad ir jātiek galā ar, kur mēs vispār šonakt nakšņosim, ko mēs šodien vispār ēdīsim, vai mēs vispār spēsim nobraukt tos kilometrus, un es zinu, ka es varu paļauties uz to otru cilvēku, ja es neceļotu viena. Laikam, nezinu, nē. Bez Vilņa es neceļotu, tikai kopā mēs sākām tā, tik tālu un daudz, jo es zinu, ka, jā, man liekas, viņš paļaujas, ka es atradīšu
skaistu naktsmītni, es atradīšu to, bet es atkal paļaujos, ka ja notiks kaut kāds ČP, viņš atrisinās. Un, nu, tad tas ir tā miedarbība. Un, tad jā, tam pārim, brauciet, aizbrauciet, nezinu, līdz Jūrmalē, līdz Latgalei, kaut kur uz vienu dienu, vasarā paņemiet telti, tā jau būs vides maiņa kaut kas cits, ja nevar finansiāli atļauties kaut kur tālāk. Un savukārt tālākiem ceļojumiem nemaz jau nav tā, ka tev vajag vienā dieniņā tieši tā to naudiņu nolikt. Kaut kādā seminārā biju arī forši, tur gan veselības jomā daktore teica, bet tā kafija, ko katru dienu izdzer varbūt kafejnīcā vai kaut kur, noliec tos 3 eiro vai 5 eiro katru dienu maliņā. Gada beigās tev tā ir diezgan ievērojama summa. Varbūt tas ir tavai veselībai, varbūt tas ir ceļojums tavai mentālajai veselībai un pāraterapijai. Tā kā visu var, ja grib, un ļaujieties un sapņojiet. Pirms 5 gadi es tiešām nedomāju, ka mēs darīsim to, ko mēs darām. Es pat neatļāvos. Es nezinu, vai es pat sapņoju par tādu lietu. Es kaut kur varbūt klusībā cerēju, ka mēs ceļosim daudz, bet... Un te man liekas tieši tā, ka Inese kaut kur uzspieda un pateica pareizos vārdus. Un man likās, bet kāpēc ne? Inese teica, ka man ciparos tā ir rakstīts. Vainīgā Inese ar man jābūt pasaules, ka es esmu pasaules cilvēks. Jā. Jebkurš arguments, kas atbilst tam, ko es gribu, ir labs arguments. Vai ne? Precīzi. Ļauties. Ceļoju, brauciet un dodieties un ieklausieties otrā, protams, jā, ceļojumos. Tikai. Tad uz šādas skaistas notas tad arī ceļojam, dodamies, plānojam, un ļoti skaisti tur ir ieteikumi ieteicis, kā skaisti var atlikt jau laicīgi priekš ceļojuma. Tik vienkārši tas viss ir, vai ne? Tā kā mīļie, droši ķeramies klāt. Ņemiet bērnus līdzi arī. Jā. Vai ne? Un droši bērniem. Un braucam, baudam un vienkārši ieraugam to pasauli. Tas nav tikai tas, kas mums ir šeit. Ir daudz vairāk, un tas, kas ir daudz vairāk, varbūt kaut kādu skaistu vēstījumu var ienest arī jūsu ģimenē un arī personīgajā ikdienā. Tā kā, lai veicās un ceļojam!